Sveicu jūs visus vēlreiz pārsteidzošā piedzīvojuma programmā Ceļojumā pa dzīvi kopā ar Jēzu. Šajā atklājuma piedzīvojumā mēs atrodamies uz mūsu kuģa, un mēs šajā jūras ceļojumā atklāsim Bībeles patiesības. Vēlos laipni ielūgt visus tos, kas ir šeit, un arī tos, kas mums ir pievienojušies pie ekrāniem, gan no visas pasaules. Pirms ķeramies pie šī vakara nodarbības, kā jau daudz zina, mums ir kopdziesma. To mums patīk dziedāt pašā sākumā, pirms katras prezentācijas. Mēs esam ļoti priecīgi, ka Dags Bačelors mūs vada šajā atklājuma ceļojumā, tādēļ aicināsim viņu pievienoties mums uz skatuves. Sveiki, puiši un meitenes! Esiet laipni aicināti pārsteidzošajā piedzīvojumā. Mūsu šī vakara nodarbība būs patiešām aizraujoša. Zināt, mūs skatās arī mani mazbērni. Viņi ir jūsu vecumā, un es ar viņiem vēlos nodot sveicienu, un arī tiem, kas skatās mūsu televīzijā un internetā. Sāksim ar dziesmu. Es aicināšu uz skatuves dziedātājus, dziedāsim dziesmu Dzīve ir piedzīvojums. Manuprāt, jūs varat kopā ar mums piecelties, lai kopā dziedātu dziesmu Dzīve ir piedzīvojums. Āmen, liels jums paldies! Jūs tagad varat apsēsties. Katru vakaru mums ir daži Bībeles jautājumi, jo bērni no mūsu valsts un citām pasaules daļām uzdod labus jautājumus. Mums tiešām ienāk jautājumi burtiski no visas pasaules. Es domāju, ka mēs esam gatavi pirmajam video jautājumam. Mans vārds ir Dāvids, es esmu no Izraēlas. Mans jautājums ir, vai jūsu un mūsu mājdzīvnieki dosies uz debesīm? Sludinātāja Daga šo jautājumu mums uzdod diezgan bieži. Vai mans mājdzīvnieks būs debesīs? Ko Bībele par to saka? Vai jūsu mājdzīvnieks ir slikts vai labs mājdzīvnieks? Bībelē nav panta, kas teiktu, ka mūsu personīgie mājdzīvnieki būs debesīs. Bet Bībelē nav arī panta, kas teiktu, ka viņi tur nebūs. Mēs zinām, ka debesīs būs dažādi dzīvnieki. Bībelē Jesējas 11. nodaļā ir runāts par dzīvniekiem debesīs. Vai Dievs iesākumā radīja dzīvniekus paradīzē, pirms viņš radīja Ādamu un Ievu? Jā, ko tas mums saka? Vai Dievs mīl dzīvniekus? Un mūs varbūt šokar apciemos kāds dzīvnieks pirms noslēguma. Cik daudziem no jums ir kāds mīļš dzīvnieciņš, suns vai kaķis, jūras cūciņš vai papagāls vai vēl kaut kas tāds, un jūs sadraudzējaties? Lielākā daļa cilvēku dzīvo ilgāk nekā viņu dzīvnieki, ja vien jūsu mājdzīvnieki nav bruņurupuči. Es vienreiz satiku bruņurupuci, kas bija gandrīz 200 gadu vecs. Viņš dzīvoja Austrālijas zooloģiskajā dārzā. Un vēl arī papagaļi, kurus sauc par kakadu, kas dzīvo ļoti ilgi. Taču mūsu mājdzīvnieki mirst, un tas dara mūs ļoti skumīgus. Vai Jēzus varētu mūs pārsteigt un augšām celt mūsu mājdzīvniekus? Ar maziem godības ķermeņiem, ja viņš to vēlētos. Kad mēs nokļūsim debesīs, mums iespējams būs daudz pārsteigumu. Es nevaru apsolīt, ka jūsu mājdzīvnieks būs tur, bet es varu jums apsolīt, ka debesīs neviens nebūs nelaimīgs. Mūsu nākamais jautājums. Mans vārds ir Ella, esmu no Mičiganas. Mans jautājums ir, vai Dievam ir draugi, vai arī viņš ir viens pats? Ella domā, vai Dievam ir draugi? Es pieņemu debesīs, vai arī viņš dzīvo viens pats? Dievs nevēlas būt viens pats, tāpēc viņš radīja visumu pilnu ar inteliģentiem radījumiem. Es ticu, Bībele saka, ka Dievam ir bērni, jo viņš ir mūsu tēvs. Tātad viņš nav viens pats. Vai Dievam visapkārt ir eņģeļi? Jā, viņš runā ar viņiem.
Kad Gabriels nāca pie Dāvida, viņš teica, es nāku no Dieva klātbūtnes. Tātad Gabriels ir eņģelis, kas ir Dievam labs draugs. Un es ticu, ka Dievam ir arī citi radījumi, kas ir nekrituši, kas nav grēkojuši visā plašajā visumā. Dievs saka, ka caur Jēzu viņš veidoja pasaules. Daudzskaitlī. Atklāsmes grāmatā varam lasīt, ka visi radījumi debesīs slavē Dievu. Tāpēc es domāju, ka Dievam ir daudz draugu, un viņš nevēlas būt viens. Un Dievs, Tēvs, Dēls un Svētais Gars radīja visumu pilnu ar inteliģentiem cilvēkiem un skaistiem dzīvniekiem. Un Pāvils Bībelē saka, ka mēs nemaz nevaram iedomāties visas tās lietas, ko Dievs sagatavojas tiem, kas viņu mīl. Tā, kāds ir nākamais jautājums? Sveiks, sludinātāja Dag, es esmu Anģelīna, es dzīvoju Indijā. Mans jautājums ir, cik daudz dienu pagāja, līdz Ādams un Ieva sagrēkoja? Tātad jautājums ir, cik daudz dienu pagāja, līdz Ādams un Ieva sagrēkoja Ēdens dārzā? Tas ir jauki, ka mums ir jautājumi no Indijas, Izrēlas. Bērniem visā plašajā pasaulē ir lieliski jautājumi. Vai Ādams un Ieva paspēja izbaudīt dzīvi Ēdens dārzā, pirms ienāca velns? Iespējams, ka ne pārāk ilgi. Kad Dievs radīja Ādamu un Ievu, viņš tos radīja pilnīgi veselus. Tad viņš tiem teica, ejiet, veidojiet ģimeni, piepildīt zemi. Viņiem vēl nebija bērnu. Mēs varam saprast, ka Sātans atnāca un viņus pievīla samērā drīz pēc radīšanas. Es domāju, ka diez vai gads bija pagājis. Es nezinu, Bībele nesaka mums precīzu laiku, bet domāju, ka tas bija diezgan drīz, kamēr viņi vēl bija jauni un nevainīgi. Un tagad būs šī vakara pēdējais jautājums. Sveiki, es esmu Daniela no Virģīnijas. Mans jautājums ir, vai Dievs lika Jēzum nākt mūs un glābt, vai arī Jēzus nāca brīvprātīgi? Jo Ģetsemans dārzā Jēzus lūdz, lai kauss viņam iet garām. Tas ir labs jautājums. Cik daudz no jums zina rakstvietu Jāņa evaņģēlijā 3:16? Tur teikts, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu. Dievs piedāvāja savu dēlu, bet Jēzus pienesa labprātīgu upuri. Tieši tāpat kā Abrahāms devās augšā kalnā, lai upurētu Īzaku. Īzaks jau tajā brīdī bija jauns vīrietis, viņam varēja būt 18 vai 20 gadu. Abrahāms bija vecs vīrs, viņš nevarētu ar spēku Īzaku notriekt pie zemes, sasiet, tāpēc Īzaks bija labprātīgs upuris. Un Jēzus teica, Tēvs pats jūs mīl, bet es ticu, ka Tēvs un ar dēlu vienojās par to. Jēzus dārzā lūdza, lai Tēvs paņem prom šo kausu, ja vien ir kāda cita iespēja atrisināt grēka problēmu. Kad Jēzus lūdza šo lūgšanu, viņš to darīja Pētera, Jākabu un Jāņa dēļ, jo viņš lūdza viņus palikt ar viņu lūgšanās, viņi dzirdēja viņu to sakām. Viņš gribēja, lai viņi saprot, ka nav neviena cita ceļa, kā mēs varam tikt glābti, kā vienīgi Jēzum nomirstot. Tas atgādina mums, ka vienīgais, kas varēja mūs izpirkt, bija Jēzus upuris. Tāpēc Tēvs un Dēls kopīgi vienojās par plānu, kā izglābt cilvēci. Tiek runāts par nokauto jēru kopš pasaules iesākuma. Sludinātāja Dag, ir laiks mūsu nodarbībai. Lielas paldies! Šokar mums ir nozīmīga nodarbība, tās nosaukums ir ķēniņa kodeks. Mums ir arī īpašs atmiņas pāns, kuru mēs tikko lasījām. Svētīgi ir tie, kas dara viņa baušļus. Vai jūs vēlaties būt svētīti? Viņiem būs pieeja dzīvības kokam. Vai jūs vēlaties ēst no tā koka? Ieiet pa pilsētas vārtiem. Pilsēta, par ko te ir runa, ir Jaunā Jeruzalem debesīs. Senajos laikos, viduslaikos, visā Eiropā bruņinieki valkā īpašas bruņas. Lai būtu bruņinieks un cīnītos kā viens no karaļa īpašās apsardzes, bija jāievēro ļoti augsti standarti, un viņiem bija īpašs kodeks. Burātājiem uz kuģiem ASV jūras kara flotei ir jūrnieku kodeks, godīguma kodeks. Tas nav nekāds mistisks kodeks, tas ir kodeks, kurā tiek apsolīts ievērot īpašus noteikumus. Arī bruņiniekiem ir savs kodeks, kur viņi apsola rūpēties par bāriņiem un atraitnēm, ka viņi vienmēr būs godīgi, taisnprātīgi un patiesi. Arī Dievam ir kodeks viņa valstībai. Par to var izlasīt, un tas ir kristieša goda kodeks. Mēs šodien paskatīsimies, kas tas tāds ir. Dosimies apskatīt pirmo jautājumu, kas runā par kristieša goda kodeksu, kas labāk pazīstams ar nosaukumu morālais likums, jeb 10 baušļi. Pirmais jautājums.
Kā likums, jeb ķēniņa kodeks līdz mums nonāca? Kā mēs saņēmām šo brīnišķīgo Dieva paziņojumu? Izlasīsim 2. Mūzes 31. nodaļā 18. pantā. Kad Dievs bija beidzis runāt ar Mūzu Sinai kalnā, viņš deva Mūzum 2 liecību plāksnes, kas bija no akmens. Ar ko tur bija uzrakstīts? Ar Dieva pirkstu. Ļoti iespējams, ka šīs plāksnes ir viens no visvērtīgākajiem dārgumiem šajā pasaulē. Tas būtu visvērtīgākais artefakts uz šīs planētas, ja kāds atrastu 10 baušļus. Tāpēc, ka Dievs pats tos runāja un pats ar savu pirkstu uzrakstīja. Tie tika ievietoti zeltītā lādē. Par to mēs parunāsim pēc brīža. Mūzes šīs plāksnes ar baušļiem ielika zeltītā lādē, ko vēl sauc par derības šķirstu. Un daudzi saka, ak, kā es gribētu atrast šo zelta lādi. Bet redziet, es zinu, kur tas derības šķirsts atrodas. Jūs gribat, lai es jums to pastāstu? Ziniet, Bībele dod mums visai drošas norādes. Kārte ar norādēm ir Bībelē. Ķēniņa Hiskijas laikā šis šķirsts bija templī. Kad Jeremija teica cilvēkiem, ka Babilonijas ķēniņš Nebukadnēcars nāks un izstostīs zemi un Jeruzalemes templi, tad Jeremija kopā ar priesteri paņēma to un noslēpa Jeruzalemes salās. Tam patiešām jābūt netālu no Jeruzalemes, jo Babilonijas karaspēks bija aplencis pilsētu. Es esmu bijis Jeruzalemē. Zem tās ir alas gluži kā skudrupūznī, tik daudz tuneļu. Domāju, ka šajos tuneļos šķirsts tika noslēpts. Iekarojot Jeruzalemi, Nebukadnēcars no tempļa paņēma zelta traukus un citus piedarumus, bet šķirsta tur nebija. Šis derības šķirsts no tā laika vairs nav redzēts. Daudz cilvēku tika nogalināti, tie, kas zināja šo noslēpumu, droši vien nomira. Es ticu, ka šķirsts tur vēl atrodas, paslēpts zem Jeruzalemes kādā alā. Vai zināt, kas vērtīgāks? Zeltītā lāde vai dārgumi tai lādei? Tā zeltītā kaste bija tikai ietvars. Vērtīgākais ir tās akmens, plāksnes tai kastē. Ir rakstīts, ka tas bija Dieva darbs. Un cik daudz akmens plākšņu bija? 2. Uz tām pats Dievs bija uzrakstījis ar savu pirkstu, iegravējis akmens plāksnēs. Tad viņš pasludināja jums savu derību, ko viņš jums pavēlēja turēt 10 baušļus, ko viņš uzrakstīja uz 2 akmens plāksnēm. Mūzes tās nonesa no kalna un ielika derības šķirstā. Šeit augšā jūs varat redzēt attēlu. Derības šķirsts, kas attēlo Dieva troni. Virs šķirsta vāka 2 eņģeļi, kas skatās uz leju, jo pats svarīgākais visā pasaulē ir Dieva vārdi. Padomājiet, ko jūs labprātāk gribētu? Zelta olu vai zosi, kas dēj zelta olas? Ja jums būtu tā zosis, jūs varētu dabūt tik daudz zelta olu, cik vien vēlētos. Ir tāds sakāmvārds: nenogalini zosi, kas dēj zelta olas. Ko jūs vēlētos? Jūs gribētu zelta kasti vai kādu, kas var izveidot zelta kasti? Mums jāiemācās mīlēt radītāju, Jēzu vairāk nekā radīto. Daudz cilvēku ļoti vēlētos atrast to šķirstu, bet man ir Dieva vārdi, kas ir tajā šķirstā. Tieši te uzrakstīti Bībelē, pie tiem var piekļūt. Tie ir 10 baušļi, ko pats Dievs runāja ar savu muti un uzrakstīja ar savu pirkstu. Man ir šis dārgums tieši te, tas ir ķēniņa kodeks. 2. jautājums. Kāpēc Dievs mums deva 10 baušļus? Viņš mums tos deva, jo tie mūs aizved pie tā kunga. Tie mūs vada. Bībele saka, likums mūs mācīja un aizveda līdz Kristum. Vai viņš deva mums 10 baušļus, lai mūs padarītu nelaimīgus, vai arī dot mums laimi? Lai dotu mums laimi. Laimīgs ir tas, kas tur likumu. Cilvēki, kas šodien ir cietumā, tāpēc, ka pārkāp likumu, vai viņi ir ļoti laimīgi? Kāds kādu aplaupīja un tika arestēts un iemests cietumā, viņi nav ļoti laimīgi. Sludinātājs Daks arī ir mēģis zakt, un es esmu bijis cietumā, un tur nav jautri. Jūs to nevēlētos. Neklausīt nav jautri. Man ir daudz jautrāk, kopš es uzzināju par Dieva likumu un sāku sakot viņa likumam savā dzīvē. Tas man ir pasargājis no nepatikšanām. Vai jūs iekļūstat nepatikšanās, kad pārkāpat savu vecāku likumus? Varbūt viņi jums iedod tādu kluso laiku, varbūt jums ir jāstāv uz rokām, īpašs rituāls.
Bet tas nav tik slikti, kā pārkāpt Dieva likumu. Ja mums nav piedota Dieva likuma pārkāpšana, būs lielas nepatikšanas. Viņš vēlas mūs svētīt. Bībele Salamans mācītājs saka 3. nodaļā 1. un 2. pantā: neaizmirsti manu pamācību, paturi sevī manus baušļus. Tie tev piešķirs ilgu mūžu, labus gadus un mieru. Jūs varat lasīt 2. mūzes 19.5. Ja jūs uzklausīsiet manu balsi un turēsiet manu derību, tad jūs būsiet man par īpašumu visu tautu vidū. Dievs vēlas, lai mēs būtu viņam tas īpašums, tas dārgums. Cilvēki domā, Dievs iedod mums to likumu, bet mēs nevaram Dievu redzēt. Kā mēs varam zināt, ka viņš ir īsts? Vai jūs esat kādreiz par to domājuši? Kā es varu zināt, vai Dievs ir īsts vai nē? Kāpēc mēs nevaram redzēt Dievu? Tas ir teikts Bībelē, Jesajas grāmatas 59. nodaļā, ka mūsu pārkāpumi mūs attālina no Dieva, un jūsu grēki apslēpj viņa vaigu no jums. Mums būs īpašs viesis, kas iznāks. Vai jūs atceraties, kā Ādams un Ieva Ēdens dārzā runāja ar Dievu aci pret aci? Viņi to varēja, bet kad tas mainījās? Tas bija dārzā, kad viņi bija runājuši ar ko? Ar velnu. Kā velns parādījās? Caur čūsku. Es teicu, ka mums ir īpašs viesis, kas parādīsies uz skatuves. Nāciet ārā, mums ir sets un kurts, un viņa nāks ar draugu. Wow! Tā ir Montija. Viņa ir pitons. Es domāju, ka tas ir viņas uzvārds. Vai mums ir 2 vai 3 drosmīgi brīvprātīgie? Sludinātāja Ross, vai tu vēlies nākt uz skatuves? Viņam nevisai patīk čūskas. Ļaujiet man kādus izvēlēties. Jā, tu meiteni, ja gribi, var iznākt. Arī tu jaunais cilvēks šeit var iznākt. Mums šovakar vēl daudz kas notiks, arī jums pārējiem būs iespēja. Kāpēc gan, lai jūs nestāvēties kurta un seta? Viņa man teica, ka Montija šobrīd maina ādu. Mēs turamies cik tālu vien varam, vai ne? Vispār čūskām ir slikta reputācija. Tev tā ir jātur pa vidu, pacel augšā, nāc šeit. Čūskām ir slikta reputācija tāpēc, ka notiek tādas lietas. Kā jūs redzat? Vēlaties man palīdzēt ar to? Man liekas, ka viņi grib ēst. Patiesībā viņi žāvājās. Vai man jau likās, ka es te pazudīšu? Es jau vēlējos jums pastāstīt, cik jauks bija čūskas. Jūs turat drošajā galā. Kas radīja čūskas? Dievs to darīja. Cilvēki domā, ja velns runāja caur čūsku, tad velns radīja čūsku. Vai Dievs runāja caur ēzeli? Dievs patiesībā radīja arī ēzeļus. Čūskas ir ļoti skaisti radījumi, tās ir hipnotizējošas. Mēs ticam, ka Ēdens dārzā čūskām bija spārni un tās lidoja. Bet tad, kad viņas tika nolādētas, tām bija jālien par zemi. Pēc tam, kad Ādams un Ieva bija sastapušies ar čūsku, un kad viņi izvēlējās neklausīt tam, ko bija teicis Dievs, bet tam, ko teica čūska, pazuda viņu abu gaismas apģērbs, un viņi vairs nevarēja runāt ar Dievu aci pret aci. Tagad viņiem bija jārunā ar Dievu lūgšanā. Labi, sakiet uz redzēšanos Montijai. Paskatīsimies, vai tad visi bērni, kur atnāca uz skatuves, ir dzīvi. Cik smagi ir tā čūska? 18 kilogrami. Cik daudz no jums var 18 kilogramus? Liels jums paldies! Labi, turpināsim. Mūs gaida aizraujošas lietas. Teiksim Setam, Kurtam un Montijai paldies. Tas bija diezgan jauki. Ziniet, viena no jaukākajām lietām ar čūskām ir tā, ka tās nomaina savu ādu, un viņām uzaug jauna āda. Dievs arī mums, kristiešiem, dažreiz palīdz uzsākt jaunu dzīvi. Mēs visi esam grēkojuši, un Bībele saka, ka mūsu grēki mūs atšķir no Dieva. Vai Dievs dod mums likumu, lai atņemtu mums laimi, vai arī, lai mūs aizsargātu? Lai aizsargātu.
Dzirdēju kādu stāstu par puišiem Anglijas zooloģiskajā dārzā pirms vairākiem gadiem. Tur bija lauvu krātiņš, un ārpusē šim lauvu krātiņam bija žogs. Viņi nevēlējās, lai kāds nokļūtu tuvu lauvu krātiņam, tāpēc starp cilvēkiem un lauvu būri bija žogs. Visur bija zīmes, uz kurām bija rakstīts nešķērsojiet žogu. Bet kādu dienu, kad puiši ķircināja viens otru, viņi paskatījās uz lauvu, kas tur gulēja saulītē. Spēcīgs un liels Āfrikas lauva gulēja dienas vidu. Es izaicinu tevi doties pāri žogam pie krātiņa. Viens puisis teica otram, otrs atbildēja, es nebaidos tonkuļošas laivas. Tad pirmais teica, labi, nāc man līdzi. Divi puiši pārkāpa pāri žogam, pienāca pie būra, ieķērās tās tieņos. Tajā brīdī zooloģiskā dārza darbinieks ieraudzīja, ko viņi dara. Viņš skaļi sauca, puiši, ātri dodieties prom no tā būra. Tiklīdz viņš nokliedzās, pamodās lauva un vienā mirklī aizlēca no vietas, kur tas bija gulējis pie puišiem. Lauva izbāza ķepu cauri būra stieņiem un gandrīz aizķeksēja vienu no viņiem. Viņa pēdējā brīdī atlēca atpakaļ, pirms lauva viņus noķēra. Daži cilvēki patiešām ir nogalināti, jo bijuši tuvu pārāk šim būrim. Lauvas un tīģeri ir noķēruši cilvēkus un ievainojuši. Žogs tur bija, lai aizsargātu. Tāpēc Dievs dod mums savu likumu kā žogu, kā norobežojumu bīstamā pagriezienā, lai mēs nenonāktu nepatikšanās. Tas nav tādēļ, lai darītu mūs nelaimīgus, bet gan tāpēc, lai izglābtu mūsu dzīvību. Tāpēc nedomājiet, ka likums ir slikta lieta. Likums ir kaut kas labs. Saskaņā ar Bībeli, kas ir grēks un kāpēc mums vajadzīgs likums? To jūs varat izlasīt Bībelē. Grēks ir bezlikumība. Katru reizi, kad mēs grēkojam, mēs pārkāpjam Dieva baušļus. Bībele saka, ka grēks ir Dieva likuma pārkāpums. Pārkāpums tas nozīmē, ka mēs tos neievērojam. Ja tu melo, kas ir viens no 10 baušļiem, ka tev nebūs melot, tas ir grēks. Ja tu zodz, Bībele saka, ka tev nebūs zakt. Tāpēc tas ir grēks. Katru reizi, kad mēs paklausām Dieva likumam, mēs izvairāmies no lietām, kas rada problēmas. Likums ir brīnišķīgs tajā, ka tas mums parāda, kas grēks ir. Tas mūs satur no nepatikšanām. Bet vai likums mūs var glābt? Nē. Tā man nepieciešami 2 brīvprātīgie. Nokāpšu pie jums un paņemšu puisi un meiteni. Gribētu kādu, kurš vēl nav bijis uz skatuves. Došos uz aizmuguri. Labi, tu vari nākt uz skatuves. Paskatīsimies, kur vēl varam paņemt šo rudmataino meiteni. Varat doties augšā uz to pusi. Vēlos, lai jūs dodaties pie dārguma lādes. Vienam jums ir jāsameklē kaut kas, kas atspoguļo. Un neaizmirstiet arī pamatkamerai. Tātad vienam no jums ir jāsameklē kaut kas, kas atspoguļo. Nē, tas nav zelts. Spogulis. Te nu tas ir. Un tad jums vajadzētu vēl atrast sarkanu lupatiņu. Jums ir tās abas lietas. Un tagad man ir nepieciešams, lai jūs man ar to palīdzētu. Vai jūs ievērojat kaut ko neparastu pie manis? Nāc tuvāk, kāds ir tavs vārds? Emīlija. Un tavs? Ella. Manam brālim bija sarkana mati gluži kā tev, un man nav matu. Tas nav godīgi. Labi, vai jūs redzat manā ārienē kaut ko aplamu? Kas tad pie vainas? Tev ir svītru uz galvas. Jūs redzat svītru uz manas galvas? Jā, es zinu, ka jums būs grūti tam noticēt, bet neskatoties uz faktu, ka jūs visi redzat melnu svītru uz manas pieres, es neredzu nekādu vainu pie sevis. Es vienmēr esmu tāds noraizējies šajā programmas daļā, ja kāds bērns varbūt tikko būs ieslēdzis šo programmu un redzēs mani šeit stāvam un teiks, māmu, tēti, skatāmies, dagam ir zīme. Es neko neredzu. Kas man būtu nepieciešams, lai es varētu redzēt? Spogulis. Jā, liels tev paldies. Šobrīd es jūtos visai labi, mums ir lieliska programma. Bet, kad es paskatos šeit, oho! Ja es visu atlikušo programmas daļu runātu šādā paskatā, vai tas varētu novirzīt jūsu uzmanību? Vai jūs esat kādreiz runājuši ar kādu, kas tikko atnācis no pusdienām un sarunā jūs pamanāt, ka liels brokoļa gabals vai kas tam līdzīgs ir ieķēries starp zobiem, vai vesels zobs pārklāts ar kādu pētersīlu, un viņš tā brīvi runā, bet jūs jūtaties visai neveikli, jo negribat viņu apkainot, sakot, nu tev tur ir tāda zaļa lapu zoba. Bet jūs arī nevarat sadzirdēt neko no tā, jo ko viņš saka, jūs tikai spējat domāt par to, ka tā zaļā lapa ir uz viņa zoba.
Tāpēc, vai tas novērst jūsu domas, ja es visu nodarbību runātu šādi? Bet tagad es redzu, kaut kas ir nepareizi ar mani izskatu. Es jūtos labi, līdz paskatījos spogulī. Vai labākais risinājums nebūtu vienkārši aizmest spoguli, un tad atkal viss būtu kārtībā? Vai tas tā būtu? Vai tas atrisinātu manu problēmu tādā gadījumā? Nē, spogulis parādīja, ka man ir problēma. Un tad līdz ar to man vajadzētu to paņemt, lai es ieraudzītu, jo tas man palīdz. Jūs domājat, ka spogulis man parāda, ka man ir problēma, bet vai tas man palīdz ar to tik galā? Vai spogulim vajadzētu paņemt prom to problēmu no manis? Nē, spogulis nepaņem to prom. Kad jūs no rītiem skatāties spogulī un nomazgājat savu seju, es pieņemu, ka jūs tā darāt. Ieraugat kaut ko netīru uz savas sejas, vai jūs to pabersējat pret spoguli? Nē, spogulis ir domāts, lai parādītu jums, ka ir problēma. Spogulim jums ir tikai jāparāda, ka ir kāda problēma. Tāpēc, kas man būtu jādara, ja uz manas sejas būtu dubļi? Man tie būtu jānomazgā. Lielas paldies tev! Izdarīsim un paskatīsimies, vai tas darbojas. Nu, es jūtos daudz labāk. Jēga ir tāda. Šis ir likums. Paskaties, var iespiedināt jums acīs. Šis ir likums, un šīs ir Jēzus asinis. Likums parāda mūsu grēku. Jēzus asinis mūsu grēku nomazgā. Vai tam tā nevajadzētu būt? Liels paldies, meitenes! Varat paturēt spoguli, un tu vari paturēt šo audumu. Aplaudēsim viņām! Kad jūs skatāties spogulī, tas ir Dieva likumā, jūs teiksiet, ahā, es esmu grēkojis. Bet tad jūs nāksiet pie Jēzus, un viņš jums piedos to grēku. Likums nav domāts, lai paņemtu prom grēku. Bībele saka, ka likumam nav nekādas vainas. Tā kunga likumi ir pilnīgi, un tie atspirdzina dvēseli. Un Pāvils teica, es nebūtu zinājis grēka, ja nebūtu zinājis bauslības. Tas ir likums, kas parāda, ka mums ir problēma. Jo es nebūtu zinājis, kas ir iekāri, ja bauslība nesacītu, tā nebūs iekārota. Un mums Bībelē ir pavēlēts Jākaba 2. nodaļā 12. pantā, tā runājiet un tā dariet kā tādi, ko tiesās svabadības likums. Likums ir dots nevis, lai atņemtu mums grēku, bet lai atklātu mums grēku. Taču vēlns ienīst likumu, un viņam ir kādi ļaudis, kas saka, tāpēc, ka Jēzus mūs izglābis savā žēlstībā, mums vairs nav vajadzīgs ievērot likumu. Ja jums ir Jēzus žēlstība, tad paklausība vairs nav nepieciešama. Tie ir meli. Vēlns uzbruk Dieva likumam. Pāvils teica Romiešiem 3. nodaļā 31. pantā, vai bauslību iznīcinām caur ticību? Un kāda tad ir atbilde? Ja mums ir ticība un mums ir žēlastība, mēs neaizvācam likumu. Tas likumu tieši nostiprina. Man atkal būtu nepieciešami 3 brīvprātīgie. Tā, nāciet šurp, jaunā lēdī tur. Jūs neesat šeit bijuši, vai ne? Jūs varat man palīdzēt, te ir 2 meitenes un arī paņemsim puisi. Labi, nāc augšā. 3 no jums, nāciet ātri. Būs jautras lietas arī vakar turpinājumā, nebādājiet. Kāds ir tavs vārds? Dilans. Dilan, tagad tavs vārds ir likums. Kāds ir tavs vārds? Ašlija. Piedod, bet tavs vārds ir grēks. Un kāds ir tavs vārds? Serlīna, bet tagad tavs vārds ir Jēzus. Nāciet šurp. Nostājieties vienā līnijā. Ļaujiet man parādīt, kā tas darbojas. Likums parāda mums grēku. Grēks ir likuma pārkāpums. Kad mēs apzināmies, ka esam sagrēkojuši, tad sākam domāt, ak, nē, ko man tagad darīt? Grēka alga ir nāve. Vienīgā cerība ir tā, ka mēs dodamies pie Jēzus, un caur Jēzu mēs iegūstam grēku piedošanu, vai ne? Tas, ko vēlns mēģina darīt, pagriezies otrādi. Vēlns saka, ja jūs paņemat prom likumu, tad cilvēki neko par to nezina. Bez likuma nav piedošanas un zināšanas par grēku. To saka Bībele. Ja nebūtu likuma, mēs nezinātu, kas ir iekārošana. Mēs tikko to lasījām. Ja jums nav likuma, jums nav arī grēka. Un ja jums nav grēka, jums nav glābšanas caur Jēzu. Un vēlns uzbrukot likumam, atbrīvojas arī no glābšanas un Jēzus, vai ne? Bet tad, kad ir likums, jūs apzināties savu grēku,
Un tad, kad jūs apzināties savu grēku, jūs apzināties arī to, ka jūsu glābšanai no grēka ir nepieciešams Jēzus. Āmen? Āmen. Jūs varat paturēt šos papīrus. Aplaudēsim viņiem. Liels jums paldies par palīdzību. Vai Bībele saka, ka mums ir jātur Dievu baušļi? Pēdējā lieta, ko uzrakstīja Salamana mācītāja grāmatā, bīsties Dieva un turi viņa baušļus, jo Dievs tai tiesā, kas nāks pār visu apslēpto, pasludinās savu spriedumu par visu notikušo. Vai mēs varam kaut ko noslēpt no Dieva? Nē, Dievs zina visu. Pēdējā laikā šķiet, ka cilvēki lieto kameras visur. Ja kādam lidmašīnā ir kāds strīds, tad kāds jau valk ārā savu telefonu un pavisam drīz jau tas nokļūst nacionālajās ziņās. Un šķiet, ka ar katru mazāko lietu kāds jau ir ar kameru to nofilmējis. Bībele mums saka, Dieva eņģeļi ieraksta visu, ko viņi redz. Jēzus saka katru veltīgu vārdu. Vai zināt, kas ir veltīgs vārds? Neapdomāts vārds, ko jūs tā vienkārši esat izteikuši. Par katru veltīgu vārdu, ko cilvēks ir teicis, tiesas dienā viņš atbildēs. Pēc saviem vārdiem tu tiksi attaisnots, pēc saviem vārdiem tu tiksi notiesāts. Jēzus teica, no sirds pilnības mute runā. Tāpēc, ja jūs vēlaties mainīt vārdus, jums ir jāmaina sirds. Kāpēc Dievs izvēlējās šos īpašos likumus? Kāpēc mums ir 10 baušļi? Bībele mums saka 40. psalmā 9. pantā, man ir prieks dzīvot pēc tava prāta, mans Dievs, un tavi likumi ir ierakstīti manā sirdī. Jēzus saka, ne tie, kas teiks, kungs, kungs, ieies debesu valstībā, bet tie, kas dara mana debesu tēva prātu. Dievs nevēlas, lai mēs vienkārši teiktu, kungs, kungs. Viņš vēlas, lai mēs būtu tie, kas dara tā kunga prātu. Dieva likums stāsta par Jēzu. Tas pastāsta mums, kāds ir Dieva raksturs. Dieva raksturs ir atspoguļots viņa likumā. Šeit būs piemērs. Bībele saka Lūkas 18. nodaļā, ka Dievs ir labs, un tā saka arī Romiešiem 7.12, ka likums ir labs. Bībele saka Jesajas 5.16, ka Dievs ir svēts, un tā arī saka, ka likums ir svēts. Bībele saka, ka Dievs ir taisnīgs un likums ir taisnīgs. Dievs ir perfekts un arī viņa likums ir perfekts. Rakstu vietas jūs varat redzēt uz ekrāna, un manuprāt, tas ir arī jūsu nodarbība materiālā. Dievs saka, ka Dievs ir taisnīgs, viņš ir patiesība, garīgs, nemainīgs, mūžīgs. Un tad, kad cilvēki uzbruk Dieva likumam, viņi patiesībā uzbruk Dievam, tāpēc, ka Dievs uzrakstīja, kāda ir viņa griba mums. Dieva griba ir perfekti izteikta ķēniņa kodeksā, kas ir Dieva likums. Jūs zināt, cik daudz likumu ir ASV valdībai? Miljoniem. Un vai jūs zināt, kādēļ tik daudz? Jo netikumīgāk ir cilvēki, jo vairāk vajadzīgi likumi, lai viņus kontrolētu. Vai zinājāt, ka ir izdots tāds likums, kas neļauj ielikt sesku jūsu priekšnieka darba galdā? Manuprāt, šis likums bija Minnesotā. Kā jums liekas, kāpēc viņi izdeva tādu likumu? Tāpēc, ka kāds ielika sesku sava priekšnieka darba galdā. Vai zinājāt, ka vienā pilsētā ir teikts, ka jūs nedrīkstat nesāt saldējumu kabatā? Nu tāpēc, ka kāds ielika saldējumu kabatā, apsēdās autobusā un atstāja aiz sevis lielu netīrību. Katrs traks likums, par ko jūs būsiet dzirdējuši, ir tāpēc, ka kāds pārkāpa likumu. Vai zinājāt, ka nav atļauts spridzināt kodolbumbu Kalifornijā? Es pat nezinu, ko tur kāds izdarīja, lai izdotu šādu likumu. Bet visus Dieva likumus viņš sakopoja aptuveni 300 vārdos. Un tas palīdz mums saprast viņa perfekto gribu. Bībele saka, kāpēc likums ir svēts. Bauslība kā tāda ir svēta, un bauslis kā tāds ir svēts, taisns un labs. Tātad Dievs ir svēts, taisns un labs. Vai Dievs jebkad mainās? Vai viņa baušļi kādreiz mainās? Ko Bībele saka? Malahijas 3. nodaļa 6. pants. Es esmu tas kungs, un es nemainos. Tāpat arī Jesajas 48. Zāle nokalst, puķa novīst, bet tā kunga vārds paliek. Cik ilgi? Mūžīgi. Lūkas 21.33 Jēzus teica, debesis un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Visa viņa būtība. Psalmā 111.7.8. Negrozām ir visi viņa baušļi, mūžīgi mūžam.
Paceliet roku tie, kas nav bijuši izvēlēti. Esiet godīgi. Nedodiet nepatiesu līdzību. Tā, man ir vajadzīgi 1, 2. Labi, kāpēc? Lai tu nenāktu. Nāc augšā. Paskaties lādē. Atrodiet tajā kaut ko rozā. Atradāt kaut ko rozā krāsā? Labi. Vai jūs zināt, kas tas ir? Tā ir tāfele. Kāds ir tavs vārds? Kinzija. Es vēlos, lai tu paņem šo flomāsteri un noņem vāciņu. Vai tu zini, kā ar burtiem uzrakstīt vārdu grēks? Labi. Paņem lopatiņu. Un kāds ir tavs vārds? Melodija. Es vēlos, lai tu šo notīri. Tu vari iedot to Melānijai. Tev vienkārši jāpaspiež stiprāk. Tu to vari. Stiprāk, stiprāk. Tagad tas nāk nost? Jā, tas taču to nodzēš. Es vēlos, lai jūs pamēģinātu nodzēst vēl ko. Atveriet to nelielo paciņu tur. Ko jūs atradāt? 3 dzēšgumijas. Šo es paņemšu, atveriet iepakojumu. Tagad mums te ir kaut kas citādāks nekā tāfele. Šis ir akmens gabals, uz kura ir iegravējums. Jūs redzat, uz tā ir pāns, un tur ir teikts, bet es un mans nams, mēs kalposim tam kungam. Jozuās 24:15. Tā, meitenes, tagad es vēlos, lai jūs šo nodzēšat. Šeit ir 3 dzēšgumijas, paskatīsimies, cik labi tās strādā. Droši pamēģiniet. Varbūt tev tas sanāks. Kāpēc tas nestrādā? Šīs dzēšgumijas ir domātas zīmuļiem. Un kāds dzēšgumiem mums būtu nepieciešama? Noteikti slīpmašīna vai kaut kas līdzīgs. Ja kāds kaut ko uzrakst uz akmens, vai tas ir tāpēc, lai to izdzēstu? Cik ilgi tam vajadzētu atrasties tur? Dievs uzrakstīja 10 baušļus uz akmens. Un viņš neizmantoja zīmolu, bet savu roku. Un cik tam vajadzēja kalpot ilgi? Mūžīgi. Vai jūs zināt, kur vēl viņš vēlas ierakstīt savu vārdu? Mūsu sirdīs. Liels jums paldies, es to ļoti novērtēju. Aplaudēsim viņiem. Varat paturēt šīs dzēšgumijas. Daži cilvēki domā, ka pēc tam, kad Jēzus nomira pie krusta, mums vairs nav nepieciešams turēt viņa baušļus. Patiesībā ir tādi sludinātāji, kas to apgalvo. Tas vienkārši man liek nodarbēt, tāpēc, ka tā ir velna doktrīna. Kad sludinātājs saka cilvēkiem, jums vairs nav nepieciešams turēt 10 dievu baušļus, tas ir velnišķīgi. Protams, ka jums ir jātur 10 baušļi, tos ir teicis Dievs. Un Jēzus teica, nedomājiet, ka es esmu atnācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. Viņš teica, ka drīzāk debesīm un zemē zust nekā krist vienam bauslības rakstu zīmei. Ebrejiem tā bauslības rakstu zīme nozīmē, piemēram, tu burtam tā šķērsvītriņa. Pat nevis mazlākais simbols nezudīs no likuma. Drīzāk debesis un zeme zudīs. Vai zināt, kāpēc? Dievam ir viņa likuma kopija debesīs. Jūs to varat lasīt atklāsmes grāmatā. Tad atvērās Dieva templis, un templī bija redzams viņa derības šķirsts. Ja vien jūs nenokļūstat debesīs un nepaņemat prom Dieva likumu, jūs nevarat to izmainīt. Vai tas nebūtu jauki, ja pirms Jēzus atgriešanās kāds varētu atrast derības šķirstu? Tas varētu būt viens no visvērtīgākajiem atradumiem uz šīs zemes. Es ar savu sievu šī gada sākumā bijām Parīzē. Mēs redzējām tur Monu Lizu, un mēs knapi varējām ieiet tajā telpā. Tā bija milzīga telpa, un tajā bija simtiem cilvēku, kas vēlējās redzēt šo Leonardo da Vinci nelielo gleznu pašu savām acīm. Vai zināt, kāpēc tā glezna ir tik populāra? Tāpēc, ka pirms vairākiem gadiem tā tika nozagta, bet tad atkal atgūta. Tas to padarīja ļoti vērtīgu. Bet nekas nevarētu būt vēl vērtīgāks, kā dabūt vārdus, ko nav rakstījis ne Leonardo, ne Michelangelo, bet Dievs. Jums ir Dieva vārdi.
tie ir jūsu bībelē. Un Jēzus saka, ja jūs mani mīlat, turiet manus baušļus. Jūs paliksiet manā mīlestībā, kā es esmu turējis sava tēva baušļus un palieku viņa mīlestībā. Vai jūs mīlat to kungu? Viņš mira, lai izglābtu jūs no grēkiem, tāpēc, ka viņš tik ļoti mīl jūs. Ja jūs mani mīlat, paklausiet manam likumam. Bībele mums saka, arī Kristus ir cietis jūsu labā atstādams priekšzīme, lai jūs sekotu viņa pēdām, tām, kas grēku nedarīja. Vai Jēzus jebkad grēkoja, vai viņš jebkad pārkāpa savu tēva baušļus? Kad viņš mums dāvā savu garu, vai arī mums tas ir iespējams? Ir teikts, ka viņš grēku nedarīja, nedz arī atrada viltu viņa mutē. Cik daudz no jums zina 10 baušļus? Vai kāds to jums tos var noskatīt no galvas? Visus 10? Man šķiet, ka es varu noskaitīt visus 10 baušļus. Vai jūs zinājāt, ja jūs dzīvot Jēzus laikā, katrs jūdu puika varēja noskaitīt 10 baušļus. Daudz no viņiem bija iegomējuši un varēja noskaitīt visu 5. Mūzes grāmatu. Uz manu draudzi atnāca kāds puisis, un viņa tēvs teica, ka viņš ir iegomējis visu atklāsmes grāmatu, un es prasīju, vai tiešām. Un viņš teica, jā, pārbaudi viņu. Dievkalpojuma laikā mēs šo puisu uzaicinājām uz skatuves, un es teicu, labi. Es atklāsmes grāmatu zinu diezgan labi, bet neesmu visu iegomējis. Kā būtu ar atklāsmes grāmatas 5. nodaļu? Viņš nostājās, mirkli padomāja, un tad sāka skaitīt no 1. pat līdz pēdējiem pantam, un viņš bija iegomējis to visu. Tavu vārdu es glabāju savā sirdī, lai negrēkotu pret tevi. Dieva vārds vadīs jūs cauri dzīvei un atturēs no daudzām problēmām. Te ir saīsināta versija no 10 baušļiem. Pirmie 4 baušļi. Tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā. Netaisi sev elku tēlu vai kādu atveidu. Tur ir vēl vairāk, tikai tāds kopsavilkums šis ir. 3. bauslis, tev nebūs tā kunga savu dieva vārdu nelietīgi valkāt, jo tas kungs neatstās nesodītu, kas viņu vārdu nelietīgi valkā. Piemini sabata dienu, kad tu to svētī. 6 dienas tev būs strādāt un padarīt visus savus darbus, bet 7. diena ir sabats tam kungam tavam dievam. 5. bauslis ir godini savu tēvu un savu māti, lai tu ilgi dzīvot tanī zemē, ko tas kungs tavs dievs tev dod. Tev nebūs nokaut, tev nebūs laulību pārkāpt, tev nebūs zakt, tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāku. Un tad ir teikts, tev nebūs iekārot, un turpinājumā ir uzskatīts lietas, ko nevajadzētu iekārot. Ja šis ir kopsavilkums, kādēļ jūs to nesat iegomējuši? Es varu derēt, ka daži no jums ir iegomējuši komikus un televīzijas programmas. Daži slepenos kodus video spēlēs. Cilvēki iegomē visdažādākās lietas. Jūs to varat izdarīt, jums ir laba atmiņa, jums vajadzētu iegomēt Dieva likumu, un tas jūs atturēs no visdažādākajām nepatikšanām. Tagad man ir nepieciešama viena persona. Ja es nekļūdos, mums šeit ir kādas dvīnes. Tava māsa jau ir bijusi uz skatos, bet tu vēl neesi bijusi. Nāc, es ļaušu tev nākt. Kāds ir tavs vārds? Ēdene. Vai tu vēlētos stāvēt šeit? Tev ir 2 rokas, vai ne? Sasprindzini savus muskuļus uz mirkli. Šie būtu kā pirmie 4 baušļi, kas attiecas uz Dieva mīlestību, mīlestību pret Dievu, un uz otras rokas būtu tie pārējie 6. Šie baušļi attiecas uz mīlestību pret apkārtējiem. Jums ir 2 rokas, kādi ir 2 lielie baušļi? Mīli kungu no visas savas sirds. Un tāpēc jums ir mīlestība pret Dievu un mīlestība pret apkārtējiem cilvēkiem kā pret sevi pašu. Un uz šīm 2 rokām ir 10 baušļi. Un pa vidu jums ir viena galva, prāts, kas saka tiem 10 pirkstiem, ko darīt. Redz, tas ir tik vienkārši. Tieši tādā pašā veidā Dievs ir mīlestība, un Dieva mīlestība ir izteikta pirmajos baušļos uz Dievu un pārējos mīlestības līdz cilvēkiem. Liels tev paldies, aplaudēsim viņai. Mateja 19. nodaļā 17. pantā Jēzus teica, ja tu gribi ieiet dzīvībā, kas tev būtu jādara? Jātur baušļi. Daži cilvēki saka, nav jau tik ļoti būtiski turēt tos baušļus. Neviens jau viņus īsti nevar turēt. Bet Jēzus saka, ja tu gribi ieiet dzīvībā, dari ko? Es nerunāju par būšanu perfektiem, un daži cilvēki saka, perfekcionisms. Es domāju, ka es nekad nebūšu perfekts.
Redziet, draugi, es mēdzu smēķēt, un Dievs palīdzēja man atmest smēķēšanu. Mēdzu zakt, es vairs nezogu. Mēdzu lamāties, vairs nelamājos. Dievs var mainīt tavu izturēšanās veidu. Es mēdzu melot, darīt visdažādākās lietas, bet Dievs mani mainīja un deva man jaunu sirdi. Tāpēc neticiet kādam, kas saka, nevar turēt baušļus. Ar Dieva garu. Cik lietas ir iespējams, visas lietas ir iespējams. Un Bībele saka, tā mēs atklājam Dieva mīlestību. No tā mēs noprotam, ka esam viņu atzinuši, ja turam viņa baušļus. Viņš turpina, ievērojiet, ko Jānis šeit saka 1. Jāņa 2, 3 un 4. Jo, kas saka, es esmu viņu atzinis, bet netur viņa baušļus, ir melis un viņā nav patiesības. Pastāstīšu jums interesantu stāstu par garnelēm, kas peld okeānā. Garneles nokļūst dažādās traumēs un viļņos, kur tās tiek apgrieztas ar kājām gaisā un dažādos virzienos, bet viņas vienmēr zina, uz kuru pusi ir augša. Kaut arī tās sagriežas ūdenī, tās ātri spēj norentēties. Un tās vienmēr zina, kur ir augšpuse, vai zināt kāpēc? Daudzām garnelēm ir neliela plaisa galvā, un ar mazām spīlītēm tās paceļ nelielu smilšu gabaliņu un ieliek to tajā galvas plaisā. Un smilšu gabaliņš tām ir svars. Un to mēdz dēvēt par status akmeni. Tas dod tām līdzsvara izjūtu un balansu. Pat ja viļņi tās sakuļ, kamēr viņām ir šis status akmens, tās zina, kur ir augšpuse. Bet kāds izdarīja tādu nežēlīgu eksperimentu? Viņi paņēma daudz šādu garneļu un ielika tās lielā akvārijā. Tā vietā, lai akvārijā apakšā iebērtu smiltis, viņi tur iebēra mazas metāla skaidiņas. Tādas kā mazas smiltiņas, tikai veidotas no dzelzs. Garneles tās mēdz darīt katru reizi, kad maina savu ādu, dodas, lai paņemtu jaunu smilšu gabaliņu un ieliktu galvas plaisā, bet šoreiz tās smiltiņas bija metāls. Vai zināt, ka dzelzs ir magnētiska? Tās ielika to dzelzs skaidiņu galvā un viss bija labi, bet pēc tam viņi paņēma tādu lielu elektromagnētisku stienu un uzlika to uz akvāriju. Parasti gravitāte velk uz leju, bet šoreiz viņi to vilka virs akvārija. Un kad viņi pagrieza slēdzi, jūs zināt, kas notika? Garneles peldēja riņķī, sazinājās un labi pavadīja laiku, bet kad viņi pagrieza to slēdzi, viņas devās tā vuf, un visas sāk peldēt otrādi. Un tās turpināja peldēt otrādi, un zinātniekiem radās ideja, tagad viņi vēlējās veikt sociālo eksperimentu. Viņi paņēma kādu garneli ar īstu smilšu graudiņu galvā no cita akvārija un ielika to lielajā akvārijā. Tā garnele nogrima, paskatījās riņķī un domāja, kas te visiem kaiš, kāpēc visi peld otrādi? Un vai jūs zināt, ko tās citas garneles teica? Ko šis puisis no sevis ir iedomājies? Kas viņam lēcies? Viņš peld otrādi. Bet kas patiesībā peldēja ar kājām gaisā? Garneles ar metāla skaidiņu galvā. Tām nebija īstais status akmenis, tāpēc tās domāja, ka tas puisis ir traks, bet realitātē vairums no tām bija trakas. Kad jūs mūsdienās skatāties uz pasauli visapkārt, ir daudz cilvēku, kas dara daudz traku lietu. Un vai jūs zināt, kāpēc? Tāpēc, ka viņu galvā nav Dieva likuma. Ja jūsu galvā nav Dieva likuma, jūs draugi, jūs varētu domāt, ka kaut kas nav ar viņiem riktīgi. Viņi nevēlas lietot narkotikas, lamāties, zakt, negrib darīt visādas sliktas lietas vai skatīties programmas, ko nevajadzētu, un tāpēc viņi domā, kas tad tiem kaiš? Jūs neesat tie, kas peld ar kājām gaisā. Sātans šajā pasaulē ir apmuļķojis daudz jaunu cilvēku. Viņi visi domā, ka jārīkojas traki, viņi peld ar kājām gaisā. Dievs saka, ja jums būs likums, jūs zināsiet, kurš ir pareizais virziens uz augšu. Jūs zināsiet, kas ir patiesība. 8. punkts. Kā es varu turēt 10 baušļus? Ko mēs varam lasīt Mateja 19:26? Ar Dievu visas lietas ir iespējamas. Ir tik svarīgi, ka mēs to saprotam, jo kāds ir sods par grēku? Grēka alga ir nāve, bet Dieva dāvana, kas tur ir rakstīts, ir mūžīgā dzīvība. Bībele saka, ja jūs dzirdēsiet balsi aiz sevis sakām, šis ir tas ceļš, staigājiet pa to. Vārds kļūs par vadoni, tas palīdzēs visā jūsu dzīvē. Jāņa 5. nodaļa 3. pāns, jo šī ir Dieva mīlestība, ka mēs turam viņa baušļus. Tātad bauslības piepildījums ir mīlestība. Dieva likums attiecas uz Dieva vārdu.
Jēzus arī tiek saukts par vārdu. Likums tika uzrakstīts uz akmens, un Jēzus ir laikmata akmens. Viņš bija kā akmens, ko Dāvids izmantoja, lai nogalinātu Golijātu. Tāds ir Dieva vārds. Dieva likums nogāž ienaidnieku. Tas ir kaut kas mīlams. Jēzus saka, tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas savas dvēseles un no visa sava prāta. Šis ir augstākais un pirmais bauslis, un otrs ir tam līdzīgs. Tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu. Mēs netiekam glābti tāpēc, ka turam likumu, bet kāpēc mēs tiekam glābti? Dieva žēlstības dēļ. Bet Dieva žēlstība dod mums spēku paklausīt. Tā bija Dieva žēlstība, kas palīdzēja man pārtraukt dzeršanu, kas man palīdzēja pārtraukt narkotiku lietošanu, kas man palīdzēja pārtraukt zakt, smēķēt. Dieva mīlestība var palīdzēt jums kļūt par jaunu radījumu, lai staigātu ar Dievu. Tas nav no darbiem, tā ir dāvana no Dieva, lai ar darbiem neviens nelielās. Pirms daudziem gadiem bija ģimene, kas ceļoja šķērsojot plašus līdzenumus Kanzasā. Viņi ceļoja ar vilcienu, un vilcienu vagonos bija 100 cilvēku. Apkārtnē nebija nekā cita kā vienīgi zāle, kilometriem tālu. Tas bija tajās dienās, kad vēl pastāvēja bizoni, un vilcienu vadītājs pamanīja pie horizonta dūmus. No sākuma ļaudis domāja, ka tie ir putekļi, bet vēlāk saprata, nē. Viņi saprata, ka bija noticis pats ļaunākais. Zibens bija iespēris un sāka degt zāle. Un vējš dzina uguni tieši virsū vilcienam daudz ātrākā tempā, nekā viņi spēja aizmukt. Viņi bija kilometriem tālu no kādas upes. Vai jūs zināt, ko izdarīja vilciena vadītājs? Viņš teica, nāciet man līdzi. Viņi pabrauca mazliet nostāk no uguns, bet redzēja, ka tā strauji tuvojas. Viņi sanāca kopā aplī, viņš izvilka šķiltavas un otrā pusē vagoniem aizdedzināja uguni. Cilvēki teica, nē, ko tu dari, mēs mirsim, uguns mūs ielenks, bet viņš teica, nē, uzticieties man. Viņš aizdedzināja zāli otrā pusē vilcienam, un vējš aizdzina uguni uz priekšu. Zāle nedeg pārāk ilgi, 5 minūtes, un tā jau ir galā, pārvēršot visu aiz sevis pelnos. Un pirms atnāca lielās uguns liesmas, viņš teica, tagad iesim uz to vietu, kas jau ir nodegusi. Viņi pārvietoja vilcienu uz to vietu, kur zāle jau bija nodegusi. Kāds mazs zēns teica, māmu, tēti, vai mēs tagad sadegsim un mirsim? Nē, dēliņ, tev tagad vairs nav jāuztraucās, mēs stāvam tur, kur uguns jau ir izdegusi. Kāda ir grēka alga? Nāve. Cik daudz no mums ir grēkojuši? Visi. Mēs visi esam grēkojuši. Kāpēc tad mēs neesam miruši? Tāpēc, ka Jēzus uzņēmās sodu. Jēzus cieta jūsu un manu grēku dēļ par visu, ko jūs jebkad esat izdarījuši sliktu. Tad, kad iesita naglas viņa rokās, kad viņu pēra, kad viņu apspļaudīja, par to viņš saņēma sodu un kaunu. Par visiem pasaules grēkiem, jo viņš jūs mīl. Tad, kad mēs nākam pie Jēzus un sakām, Jēzu, lūdzu, piedod man, mēs stāvam tai vietā, kur uguns jau ir nodegusi. Likums mūs netiesās, ja mēs tagad stāvam ar Kristu, jo Dieva dusmas, sods par grēku, spriedums tika uzlikts viņam par mūsu grēkiem. Šis ir vissvarīgākais jautājums, vai jūs vēlaties būt kā Jēzus? Cik daudz no jums vēlas būt kā Jēzus? Bībele apsola, ka svētīgi ir tie, kas dara viņa baušļus, lai tiem būtu daļa pie dzīvības koka un tie varētu pa vārtiem ieiet pilsētā. Un, protams, ka es vēlos noslēgt ar šo pantu. Ja jūs mīlat mani, turiet manus baušļus. Viņš jūs mīl tik ļoti. Vai jums šķiet, ka jūs arī viņu gribētu mīlēt? Jūs varat izvēlēties viņu mīlēt. Jums ir jāizvēlas, jāizdara izvēle. Jēzu, es ticu, ka tu nomiri par maniem grēkiem. Ja tu būtu vienīgais uz šīs zemes, kas jebkad būtu dzīvojis, viņš nomirtu tik un tā par taviem grēkiem. Un tāpēc, ka viņš nomira, tev ir iespēja saņemt mūžīgo dzīvību.